Čau! Tātad šodien 11. psalms. Jā. Rakstīts nebeigt, bet pastāvēt. Tēvs, jā, paldies par šo dienu. Paldies, jā. Paldies, ka ir brīnišķīga diena. Atkal paldies, 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 paldies. Paldies par visu, ko tu esi radījis. Paldies, paldies par sirds mieru, paldies par dzīvību. Paldies par cilvēkiem, paldies par, ka mēs varam slavēt tevi, paldies par elpu. Paldies, Tēvs, par to mīlestību, paldies, paldies, ka tu izlai pār mums savu mīlestību, paldies, ka mēs varam būt nešķirti no tās, un paldies par putniem, un jā, paldies par dabu, paldies par šo pavasari. Paldies, Tēvs, paldies, ka tu visu atjauno, paldies par tavu svētības roku, paldies, ka mēs varam iet tavā vadībā. Love you, Lord. Jā, šodien 11. psalms, nebeigt, bet pastāvēt. Es iepriekš viņu neizlasīju. Tā kā lasam kopā. Jā. Dāvida dziesma. Es tveros pie sava kunga, kā tad jūs sakāt uz mani? Laidies savos kalnos līdzīgi putnam, jo redzi, tur ir bezdievīgie, viņi uzvelk savu stopu, liek savu bultu uz auklas, lai tumsā to izšaut uz tiem, kas skaidri savās sirdīs. Kad pamati grūst, ko darīs taisnais? Tas kungs ir savā svētajā namā. Tam kungam debesīs ir goda krēsls, viņa acis raugās uz zemi, viņa skati pārbauda cilvēku bērnus. Tas kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet viņa dvēseli ienīst to, kas dara varas darbus. Pār bezdievīgajiem viņš liek līt ugunī un sēram, svelmaina vētra būs viņu daļa. Jo tas kungs ir taisns, viņš mīl taisnību, taisnie skatīs viņa vaigu. Jā, kungs, lūdzu, jā, ka mēs tiešām varam tvērties pie sava kunga. Tās, kad es lūdzu arī par tiem, kas tā kā tic tev, bet tad, kad nāk kādas grūtības, tad mēs netveramies pie tevis, mēs kaut kur pazaudējamies. Tēvs, kad bezdievīgas sirds ir tāda, kura nebīstās no Dieva, kura ir, un tas tu nav svarīgi, vai tu pat saucies par kristieti vai nē, un, vai Dievs ir mūsu kungs. Tās, ka tu pārmeklē, ka tu skaties pāri zemē, ka tu pārskati mūsu sirdis un lūdzu, ka tu atrod mūs tādā vietā, kur mēs meklējam tevi, kur mēs bīstamies tevi. Tēvs, lūdzu, ka mūsu sirdis, ka tu šķīstī no visa ļaunuma, ka mēs neparinam nekādas nelāgas nodomus, un tās arī pasludina, ka nekādam ierocim, kas vērsts pret mums, tam neizdosies uzvarēt. Tēvs, kad visādi tādi tumsā, visādās ēnās, visādos kaktos, visādas lietas, ka tādas ir bezdievīgās, kā tavā vārdā arī rakstīts, ka zaglis nenāk pa durvīm, viņš ielien pa logu, un Tēvs, es lūdzu, ka tu izklīdini visas tādas ēnas, visas tādas mistērijas, visus tādus tumsā veiktas lietas, un ka mēs varam stāvēt gaismā, skaidrībā, pat, apkārt kaut kas vērtjās, vai es nezinu, kaut kāds zirnektīk, vai kas tāds. Tēvs, ka mēs stāvam gaismā, ka mēs neesam apjukuši uz šīs zemes, ka mēs neesam apjukuši savās dzīvēs, ka mēs neesam apjukuši savā ticībā.
savās nedrošībās. Tās es lūdzu, ka mēs varam nolikt visu, kas mums dārgs pie tavām kājām, visus savus mīļos, visu to, ko tu esi mums uzticējis, visas savas raizes, visas neatrisinātās lietas, un atrast sevi stāvam vienkārši tavā priekšā, skaidrībā, un zināt, ka tu izvedīsi, tu izvedi katru mūsu lietu, un ka tu taču esi Dievs, un tev nekas nav neiespējams, tu pārskati šo zemi, un tu redzi tās mūsu lietas, un tu gaidi, ka mēs arī tev prasīsim, ka mēs arī uz tevi sauksim, ka mēs tev pajautāsim. Un, es lūdzu, Tēvs, ka šīs vienkāršās lietas arī tiešām nāk no mūsu puses. Mēs varam tev pajautāt, ka mēs varam tev paprasīt, hei, Tēvs, mums vajag arī tevi šajā dienā, mums vajag, lai tu mūs vadi, lai tu mums atklāj kādas lietas, un ka mūs nepārsteidz nekas, nesagatavotus, bet ka mēs varam pārsteigt. Tev ir mūsu ticība un pārsteigt visu to, kas nāk ar to, ka mēs esam gatavi, mēs esam ticībā, mums nav bail. Lai tā notiek. Viņa skati pārbauda cilvēku bērnus. Tās lūdzu, ka mēs arī dziedinām no mums visu šo rebelu, visu to atstumtību, visu to ievainotību, kas nāk no mūsu vecākiem, no mūsu ģimenes, no mūsu tēviem. Tās, ka mēs stāvam tavā priekšā kā laba tēva priekšā, un mēs atsaucamies tavai mīlestībai, ka mēs negriežamies no tās prom, Tēvs, kad arī viss nosodījums, lai pazūd, kad mēs baidamies kā pagriezties vienkārši pret tevi, jo mums liekas, ka tu esi bargs Dievs vai noraidošs Dievs, vai tev ir vienalga, vai tu esi kaut kur distancē, vai tu atstumsi, vai tu teiksi, hei, tiec pats galā, vai just do it. Tēvs, lūdzu, ka paņem prom visas tādas lietas, ka mēs varam atrast sevi, ka mēs vienkārši veldzējamies, ka mēs gremdējamies tavā mīlestībā, un ka tu pārskati šo zemi, ka tu ieraugi mūsu tādas mūsu sejas, ka tās ir vērtas uz tevi. Es saku, mēs, gribam, mums vajag tevi, un Tēvs, ka tu ienīsti varas darbus, un paldies, ka tā. Paldies, ka pie tevis ir šī patiesība, šis taisnīgums, šis standarts, un paldies, ka tas ir pār mums, ka tas nav pret mums. Jo tas kungs ir taisns, viņš mīl taisnību, taisnīgi skatīs viņa vaigu. Jēzus, lūdzu, ka mēs tiešām izmantojam šo milzīgo dāvanu, nākt Jēzus priekšā par to, ko Jēzus samaksāja. Mēs varam nožēlot savus grēkus, un ka mums nav iespējams būt taisnotiem un taisniem savā spēkā, bet ka mēs varam piedzīvot šo piedošanu, šo parādu un grēku atlaišanu. Tēvs, lūdzu, ka mēs neviens neejam pazušanā ar visiem tiem mēsliem, kas vispār nav pielīdzināmi tam, ko Jēzus izdarīja. Tas būtu tik stulbi vienkārši to visu paturēt savu kaut kādu dzīvi, paturēt un ar visu to iet pazušanā, izvēlēties to. Tēvs, lūdzu, ka tiešām apskaidro mūsu sirds, ka mums vajag šo tīro patieso ūdeni, Tēvs, lūdzu, ka jebkurš var tev atsaukties, teikt, man vajag palīdzību, palīdzi man, Dievs, palīdzi man, es nevaru, palīdzi man manā nespēkā, es gribu būt vesels, es gribu pārmainīt dzīvi, es gribu to dzīvību, Tēvs. Paldies, ka pie tevis ir tik labi, paldies, ka tava pārmācība ir laba, paldies, ka tava padoma ir labi. Ja vajag, vai nāk arī kāds stingrāks vārds no tevis, ka tā ir mīlestība. Svētais Gars, lūdzu, ka tu svētī, ka tu atvaldzē katru vienu šodienā, ka tu vadi pa saviem ceļiem, un kad mēs katrs viens atrodam sevi uz tā dzīvības ceļa. Amen. Lai tev suprīga diena, ja tu noskatījies šo, un tiešām kaut vai viens cilvēks, ja šis ir kādam kaut vai par svētību, kaut vai vienam, kaut vai tev, tas jau ir miljons, un
jā, šis man tā iepriecina. Tiešām man ir iepriecinājis lasīt Dieva vārdu. Šis veids jā, kas var arī atskatīties un Dieva vārdā ir rakstīts sakrājiet, neaizmirstiet, un šis ir tāds veids, kā es varu tiešām sakrāt un redzēt, ka tas arī krājās. Tā, jā.